21. startējam ar Latvijas rallycross kausu, 20. iepriekšējā dienā treniņi. Pirmais posms, sākam šeit, labākajā pasaules trasē. Grēks ir nepiedalīties. Tā ēdienkarta apjomīgākā klase mums vēsturiski ir vispieejamākā, un tie ir tautā saukti par žiguļiem. Mēs viņu esam nokristījuši jau 2. gadu par Lada RX, tā kā Lada rallycross modeļu. Mašīnas nav dārgas, pieejamas, un daudziem, vēl arī manai paaudzei, tās ir bijušas bērnības pirmās mašīnas, tā kā daudziem siltas atmiņas, arī vecmeistariem ļoti daudziem tā ir vēsture un pirmās mašīnas no soc laikiem. Atnāciet un novinnējiet to žiguļu gonku, un tad pasakiet, ka tas nav nopietni. Visi jau mazliet ir nocietušies. Pasaules rallycross sezona ir nostartējusi, Eiropas vagotāji Nitišs, Baumanis, Spīķis un visi jau startē. Tā kā tauta ir, es domāju, kad izsalkusi arī pēc vietējā pasākuma. Un arī sportisti ir nosacīti, noilgojušies pēc sacensībām. Un es visnotaļ optimistiski skatos. Es domāju, ka būs pāri 50 dalībnieku pirmajā posmā, un visam vajadzētu sanākt. Līdz šim man likās mazliet jocīgi. Mums ir pasaules līmeņa trase, bet pirms tam mums bija Reinis un Jānis brauc pasaules čempionātā. Mums nav sava čempionāta, mums nebija savu trašu, mums nebija savas šūniņas, kas šo sporta veidu attīsta un dara. Un tas tāds tā kā dzinulis, tad kāpēc mums nav? Mums arī vajag to. Vajag tikai darīt. Jā.